Čau visiem! Šodien ir sestdiena, 11. novembris, Lāčplēša diena, bet arī brīvdiena. Un esmu nolēmis doties nelielā pārgājienā, tepat pie Cēsīm. Esmu salicis maršrutu, sanāk kopā kādi 15-16 kilometri. Vēlējos tevi paņemt līdzi. Būs gan ezers, gan gauja. Nedaudz līst lietus, bet tas netraucē aiziet pārgājienā. Tā kā dodamies un skatāmies, kas no tā visa sanāks. Ejot pa ceļam pāri pļavai, te ir tāds izžuvis dīķis. Par to liecina tās vālītes un ūdens zāles, kas te pļavas vidū atrodas. Šī vieta izskatās diezgan ok. Priekšplānā tās vālītes, tad ir siena ruļļi un tālāk pļavā ir vientuļš koks. Man liekas, ka te būs bilde. Kamēr es lidināju dronu, tikmēr no malas mani novēroja, un pēc tam pienāca klāt sasveicināties divas draudzenes. Lūk, arī viņas. Esmu nonācis līdz vietējam ezeram, Ninierim. Piestāšu nedaudz atvilkt elpu, iedzert kafiju. Varbūt kaut ko arī nofotografēšu. Vienmēr kaut kā licies, ka vienam pašam pārgājienos iet tas tā garlaicīgi varētu būt. Bet īstenībā ir diezgan interesanti. Uzliek austiņas, muzonu un tik močī. Jā, daudz vairāk pievērš uzmanības dabai. Ar acīm eju visu laiku meklē kompozīcijas. Jā, ja būtu kāds vēl, tad vienkārši runātos un kaut kā tā novērst uzmanību. Jāpadzer kafija un jādodas tālāk. Es tagad nedaudz iepauzēšu šo video, lai pateiktu lielu paldies manam un šī kanāla atbalstītājam. Un tas ir apģērbu ražotājs Fristats. Fristats ir Zviedrijas uzņēmums, kas ražo darba apģērbus jau gandrīz 100 gadus. Uzņēmums ir ļoti pieredzējis savā jomā un ar pamatīgu vēstures bagāžu. Rīgā ir pieejams Fristats showrooms, kur visus apģērbus var apskatīt un uzmērīt uz vietas.
Fristads ražo ne tikai darba apģērbu, bet viņiem ir arī outdoor apģērbu līnija, kas ideāli derēs pastaigām dabā un pārgājieniem. Ja esi sava darba vai pārgājiena apģērba meklējumos, tad zini, kur griezties. Dārzciema iela 60 Rīga. Paldies Fristadam, bet tagad atpakaļ pie video. Es nezinu, kas tas ir, bet man ļoti patīk atrasties mežā. Varbūt tas ir tāds klusums, miers, neskartā daba. Tiešām izbaudu katru reizi, kad eju pastaigā vai fotografēt mežā. Bet kā jau iepriekš esmu teicis, mežā kompozīciju ir ļoti daudz. Vajag tikai tās ieraudzīt un atrast. Un arī te vienu šobrīd esmu atradis. Šādi te izskatās. Nevarēju paiet garām. Jaustais bilde. Ejot pa ceļam uz Rāmniekiem, te ir tāda skaista pļava. Izskatās, ka te vēl kaut kādi rudens augi aug. Bet pats galvenais varonis šajā pļavā ir šis te koks. Šo koku esmu fotografējis jau neskaitāmas reizes. Bet kā jau vienmēr, nevar paiet garām. Tas koks jau ir no visiem leņķiem bildēts, tā kā grūti kaut ko jaunu atrast. Bet nekas, piemiņai jāuztais kāds bildes. Tātad esmu nonācis pie atjaunotā Rāmnieku tilta. Forši tilts izskatās svaigs. Jā, tikko pabeigts. Baigi labi. Vienīgais, kas man pietrūkst, kādreiz šis te gājēju celiņš bija kā atsevišķs šūpojušais tilts. Un tas bija iemesls, kāpēc daudz cilvēki brauc tieši šo te tiltu apskatīties, jo tas gājēju tiltiņš šūpojās. Tas bija akšens, visiem baigi patika. Šobrīd braucamā daļa un gājēju daļa ir uz vienas tilta konstrukcijas. Manuprāt, nav tik forši tā kā iepriekš. Bet, labi, ka vismaz kaut kas tiek atjaunots un ka kaut kas notiek, lai labi kalpo. Ceļam uz ērgļu klintīm uzgāju šādu te mežiņu. Priedes, bērzi un zemi sēdz tādi mazi tā kā kociņi, krūmiņi. Izskatās diezgan interesanti. Šeit varētu kaut kas sanākt. Kādas foršas fotogrāfijas.
Metamies iekšā. Jau čūbī. Tālāk ejot, beidzās taciņa un nācās pakārpīties pa pamatīgiem džungļiem, un tajā brīdī vairāk domāju par izdzīvošanu. Tāpēc šo segmentu nesanāca nofilmēt. Tikko izbridu cauri tādiem brīkšņiem, ka maz neliekās. Jā, esmu laikam nedaudz nomaldījies. Šo maršrutu eju pirmo reizi. Un te tās taciņas mežā arī tādas apšaubāmas. Vienā brīdī tu ej, taciņa pazūd. Un jāiet cauri vienkārši kaut kādiem brikšņiem, krūmiem cauri. Tad atkal iznāc ārā uz taciņas. Un nākamajā brīdī viņi sadalās, aiziet uz 3 pusēm. Nu, man it kā gauja visu laiku ir labajā pusē, tāpēc es turos visu laiku pa labi. It kā vajadzētu visam būt kārtībā. Bet, nu, jā, un rēcīgi arī tas, ka telefonam baterija izlādējās. Te tev nu bija paklausīties Spotify, ejot pārgājienā. Un nedaudz vēl biedē tā doma, ka sāk krēslot, sāk palikt bišķīt tumšs. Un galīgi negribētos palikt mežā. Jā, ja būtu telefons, tad jau vismaz var ieslēgt Google Maps, apskatīties, kur tu atrodies. Bet, nu, par cik tāda iespēja nav. Nedaudz problemātiski sāk palikt. Beidzot esmu nonācis sev pazīstamā vietā, un tās ir ērgļu klintis. Godīgi sakot, pamatīgi nomaldījos, bet, nu, viss ir labi, kas labi beidzās. Un ja jau esmu ērgļu klintīs, tad jau jāvelk ārā fočiks un jāiet bilžu vedībās. Starp citu, ērgļu klintis ir viens no tiem objektiem, kuru var fotografēt jebkādos laikapstākļos. Protams, saulainā laikā ainava ir dzīvīgāka un foršāka, bet galīgi nav nevainas arī šādā apmākušās laikā. Tā kā jāiet bildēt. Tātad mans pārgājiens ir beidzies. Un ko es varu secināt no šī te visa?
Ir īstenībā diezgan forši vienītī iet pārgājienā. Pa ceļam var visu kaut ko padomāt, izdomāt. Un, protams, tad, kad tu esi viens pats, tu vairāk pievērs uzmanību un meklē ar acīm kompozīcijas un vairāk pievērsies fotografēšanai. Otra lieta, kas nav mazāk svarīga, pirms dodaties pārgājienā, pārliecināties, vai jūsu mobilais telefons ir uzlādēts. Jo te tev nu bija pa ceļam paklausīties Spotify. No mājas izgāju ārā, man bija 45%. Un dienas otrā pusē paliku bez baterijas. Un tad, kad tu esi telefonam bez baterijas, nezināmā mežā, uz nezināmas takas, tu nevari ieslēgt GPS, pārbaudīt savu lokāciju, teiksim tā, kontrolēt savu lokāciju, saprast, kur tu atrodies un kas tev apkārt notiek. Jā, tas var būt bīstami sevišķi šitādā rudens laikā, kad dienas ir diezgan īsas, tums ātri piezogas. Man nav līdzi ne lukturīša, baterija būtu nosēdusies un paliktu tumsā mežā. Es pat negribu iedomāties šo te situāciju. Bet, nu jā, jebkurā gadījumā šajā rudens laikā nesēdiet mājās, dodieties dabā, mežā, pastaigās, jo šis vēsais laiks ir ideāli piemērots garākiem pārgājieniem. Nav tas karstums un nav tā trakā svīšana. Tā kā jā, es tagad došos no Ērgļu klintīm uz Cēsīm. Man kādi 6 kilometri vēl. Man šīs dienas pārgājiens būs uz kādiem 18 kilometriem. Var jau nelikties daudz, bet ar smagu somu mugurā ir ko iespringt, jā. Tā kā tā. Jāsaka tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā pārgājienā. Ceru, ka tev patika, jo man patika. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!